Freiberga. Gadījies, ka Baiba ar Freibergas kungu sajauc, taču tas nemazinot tērpu vērtību. Ja pa jāņem nelīs, Baiba tāpat kā diriģenti jāņotāji pulks tērpšoties tautas tērpā. Tas ir viens no maniem dārgākajiem, ne tikai naudas izteiksmē, bet arī, teiksim, filozofiskā jēgā tērpiem, kurus noteikti varēšu atstāt savām meitām un viņas droši vien saviem bērniem. Galvenā recepte, lai svētki sanāk ļoti labi, ir maksimāli pašam piedalīties šo svētku organizēšanā. Tā arī laikam ir liela atšķirība no tiem, kur atbrauc 10 000 cilvēku un vienkārši atbrauc kā skatītāji, kā patērētāji. Ja? Bet, ja tu esi dalībnieks ne tikai svētkos, bet arī viņus sagatavo, tad, es nedomāju, ka pie mums ir kaut kāda īpaša labu svētku formula. To var izdarīt katrs. Iedvesmu vēl nebijušām svētku everģēlībām novēl Madara Kačreka, Aigars Ulmanis, Bestavu. Tātad tautas tērps jau ir garantīja, ka svētki būs izdevušies, vēl par skādi nenāktu labi laika apstākļi, un, protams, kādai dziesmai vārdus arī vajadzētu iemācīties. Un tautas dziesma saka tā: 3 naktsniņas Ziemassvētki, visas 3 dancojamas, viena pate Jāņu nakts, visu nakti nodziedama. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir tāda vieta Latvijā, kurā ļaudis tiešām zina tās līgodziesmas jau no mazām dienām, jo tūlīt pat Bestavu filmēšanas grupa dosies uz Līgo ciemu, jo tur ļaudis līgodami viensvaigāja, jo kā gan citādi viņi šajā ciemā būtu tikuši pie tik brīnišķīga nosaukuma. Visu gadu dziesmas krāju Jāņu dienu gaidīdama. Atnāca Jāņu diena, dziesmiņas jāizdzied. Šādu pantiņu cerams, ka katrs latvietis vismaz reizi gadā atļaujās nodziedāt. Taču ir Latvijā vieta, kur līgot iedzīvotājiem vajadzētu augu gadu. Ciemā līgodienai tuvojoties, ciemiņus tradicionāli sagaida ar sieru, alu un līgošanu. Pāršķirstot vecās pastkartes, skolotāja Guna Eglīte Līgo ciema nosaukumu pirmo reizi redz minētu 1912. gadā. Līgo pagasta teritorija veidojusies uz vecās lopu muižas pamata. Te tādas ir bijušas 5. Jaunā muiža pa ceļam braucot, Siltais, Stukmaņi, tur, kur tagad kultūras nams, un te Līgo muiža, tur agrāk ir bijusi fabrika, stikla fabrika, pat gatavotas stikla pudeles. Un tā tad domā, ka to nosaukumu ir iedevis mans paps. Līgo ciemā uz Jāņiem vagām jābūt izravētām un graumalēm izpļautām. Skanīgo nosaukumu ciemata ļaudis aizstāv godam. Ja kurpniekam nav kurpju un drēbniekam bikšu, tas nenozīmē, ka Līgo ciemā nav līgošanas. Jau vairāk kā 10 gadu nedēļu iepriekš līgošanas fanu pulciņš paši sacer dziesmas vārdus un 22. datumā dodas aplīgot pagasta 7 iestādes. Jau patīk tā sajūta, un tas tieši, kad Jāņos, pēc Jāņiem tu atceries to visu, un vislabāk patīk tā gaidīšana. 23. jūnijā no rīta ar vainagiem un ziediem apbruņojušies Līgo ciema līgotāji dodas pie pagasta 27 Jāņiem un 5 līgām, bet ciema bezdarbnieki pa to laiku ierīko vakara balles vietu. Pirmo gadu mēs mēģinājām izbraukt zirga pajūgā, bet mums tas bija diezgan smagi, jo sākām 10. un tad beidzām arī vakarā 10. Un tad iedomājieties, kā tas ir izbraukt visu pagastu un katrā mājā paviesoties. Pāris gads kārtu Jānīs. Gandrīz Jānim pagastā. Vai jūs gaidat to brīdi, kad nāks pie jums Līga? Droši vien, ka gaidu. Droši vien. Jā. Ko jūs parasti darat? Kādas tās jūsu tradīcijas ir? Tradīcijas siers ir, alus ir, sagaidam Jāņu bērnus, piedzeram alu, iedam sieru, palīgojam un
Šķiramies. Jūs zināt vēl kādu pagastu vēl, kur tā šobrīd līgo no mājas uz māju, kur ir ne? Nu, man liekas, ka nekur pagaidām tā. Vai pa ciematu tur pastaigā vairāk, bet uz laukiem tā negrib staigāt. Zāle, rasa, visi jau tāda tehniku brauc. Līgo ciemā līgo dziesmas skan no Jāņiem līdz Pēteriem, un ja kāds vēl grib izbaudīt līgo svētkiem raksturīgo, bet daudz viet aizmirsto aplīgošanu, droši varat doties uz Līgo ciemu. Jana Vietoliņa, Aigars Ulmanis, Bez tabū, Līgo ciemā. Un kas vajadzīgs Jāņa bērnam, kad tam no dziedāšanas rīkla izkaltusi un spēki sāk izsīkt? Nu, protams, ka alus un siers. Jāņa tēvs rūgdams nāca alus kanna rociņā. Jāņa māte dancodam ar to sieru telēķīti. Un to alu Jāņa tēvs dara no saldiem miezīšiem baltā bērza muciņā, taču precīzu recepti tautas dziesma neizpauž, jo, kā zināms, tad alus darīšanā katram meistaram recepti ir sava. Bez tabū gan dodas meklēt īsto līgonakts alu, tādu, kas reibina, bet neatņem spēku un cilvēku dullu nepadara. Ļauj tam visu nakti lēkt pāri ugunskuram, meklēt papardes ziedu un kārtīgi līgot. Mans tētis arī taisīja to alu, i vectēvs taisīja alu, tā ka man visi tā prat alu taisīt, labu miežu. Nu jau 3. gadu pie patstāvīgas alus brūvēšanas ir ķēries Apolonijas dēls Andris. Ja laiks ir labs, tad Vaboles pagasta alus meistars Andris alum ūdeni vāra šajā lielajā cara laika armijas katlā. Ja līs tā kā pa Jāņiem, tad šis svarīgais process tiek darīts pirtiņā. Šis salutiņš ir mūsu pašu, ko brūvējuši latvieši. Tiesa, ūdens vārīšana ir tikai maza daļiņa no gandrīz nedēļu ilgā un darbietilbīgā alus darināšanas procesa. Vispirms graudi jāiemērc, jāizdiedzē, un tad virs pirtiņas jāliek kaltēties. Jau ir gatavs iesals, viņu vēl jāsamaļ, kad viņš sadīdis. Viņu jāizžāvē, un tad tikai var to ūdentiņu vārīt un darīt tālāk. Filtru vajadzēja taisīt no rudzu salmiem. Un ar karstu ūdeni aplies, un vēl pēc tam vārās apīnīts. Un apīnīts liekas klāt pēc garšas. Lai nesajuktu rēķini un katrā nākamajā alus darināšanas reizē varētu ņemt vērā iepriekšējo pieredzi, uz sienas ar baltu krītiņu ir iezīmēts alus spaiņu skaits. Vislabāk svītriņās orientējās Andra kundze, kuru vīrs arī ir apmācījis savu tēvu arodā. Мои вот эти и мои эти. Вот. А все остальное мы, в принципе, сделали совместно. Он только меня научил, как замочить, как высушить, как он молит сам. И я делаю остальное все сама. Вот. И закладку пива, и вот ванну. Не то, что хвастовство, но, в принципе, у женщин получается пиво лучше. Šovakar Andris cer līgotājiem sarūpēt ap 20 spaiņiem alus. Pērn bijuši 22. Gandrīz 40 cilvēku. 22 spaiņi. Uzreiz pa līgo nekā nepalika. Lielo piekrišanu 10-grādīgajam Andra darinājumam garantē pieturēšanās pie sentēvu receptes bez jebkādiem uzlabojumiem un arī kāda īpaša zīme. Ielikam krustiņu, dievzīme. Ja dzersi alu, lai nepiedzertos, nebleņotos, nu tas ir tā, pārlieku daudz. Ir tā kādreiz, nu tā kāds tā riktīgi piedzēries no tālu? Nu, protams. Nu, kā bez tā? Skatoties, kāds cik vēl. Jana Vietoliņa, Aigars Ulmanis, Bez tabū, Vabolē. Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļat. Tad rītiņu redzēsiet, kā saulīte rotājās. Neguļat gan. Labāk ieēdiet mazliet siera, iedzeriet tēju, un tad jau mēs būsim atpakaļ.